Labdien! Es esmu Evija Mirķe, RTU pētniece un mācību centra Kopā augam vadītāja. Vai ir atšķirība, vai pierakstus veic uz papīra vai datorā? Ja ir atšķirība, kāda tā ir? Un galu galā, kā izvēlēties rakstīt ar roku vai datorā? Es vērsos ar jautājumu pie saviem sociālo tīklu paziņām un draugiem, vai jūs lietojat papīra formāta piezīmes vai rakstat datorā, un kādos gadījumos jūs to izvēlaties. Un lūk, kāds bija atbildes. Dažiem elektroniski ir ērtāk, citi raksta uz papīra, jo tā ir vieglāk atcerēties un saprast, taču daudziem ir arī zelta vidusceļš, daļa datorā, daļa uz papīra. Kā redzams, cik cilvēku, tik variantu, katram ir sava metode un katrs ir atklājis sev ērtāko veidu. Pētījumos ar studentiem, kuri apmeklē lekcijas, tātad viņi ir profesionāļi piezīmju veikšanā, ir secināts, ka tad, ja students raksta datorā, pieraksta krietni vairāk vārdus, vidēji par 30% vairāk. Citi praktiski stenografē lektori stāstīto. Kad raksta ar roku, ir biežāk spiesti veikt kopsavilkumu, uzreiz domās apkopot, kas ir svarīgākais, kas jāraksta, vai pierakstīt atslēgvārdus. Nav atšķirība tajā, vai students atceras tēmu, par ko vispār ir bijusi lekcija. To atceras gan tad, ja raksta datorā, gan tad, ja raksta ar roku. Bet tad, kad sāk prasīt konkrētākus faktus un detaļas, tad tie, kuri bija rakstījuši ar roku, atcerējās daudz vairāk nianšu. Un tur nebija atšķirība, vai viņi savas piezīmes bija pārskatījuši vai nebija pārskatījuši. Tad, kad studentiem izskaidroja priekšrocības, kāds būs, ka viņi labāk atcerēsies un viņiem pēc tam būs mazāk jāatkārto iepriekš apgūtā viela, ja viņi rakstīs uz papīra ar pildspalvu, tad arī tādi studenti tomēr izvēlējās datoru. Ir novērots, ka eksāmena rezultāti labāki bija gadījumā, kad studentiem bija papīra piezīmes rakstīts ar roku. Tā tad nav ne labs, ne slikts. Ir jāizvēlās mērķis, kādu jūs gribat sasniegt, vai jūs vēlaties kaut ko iemācīties, vai šī informācija jums vēlāk būs vajadzīga tālākai apstrādei. Citā reizē papētīsim jautājumu, kāda ir atšķirība, vai mēs lasām tekstu uz papīra, grāmatā vai datorā. Tas arī šodienai viss. Tiekamies nākamnedēļ!